Katram taču ir bijusi sajūta, bāc, nevajadzēja tā darīt. Sajūta, ka mēs nepareizi rīkojamies. Un kā tu domā, kāpēc tad mēs pieņemam nepareizus lēmumus? Respektīvi, kāpēc rodas sajūta, ka aizgājām ne pa īsto ceļu? Mans redzējums ir, ka mēs nedzirdam savu iekšējo balsi un dvēseli. Ja cilvēks vienmēr spētu sadzirdēt sevi īsto, tad dzīves ceļš būtu daudz vieglāks, jo dvēselē ir visas atbildes, visas zināšanas, un tā mūs vestu pa ceļu, kur mēs nepieļautu kļūdas. Bet kā sadzirdēt to dvēseli? Es tieši nesen klausījos vienu webināru, kur stāstīja, ka dvēselē ir 3 daļas. Zemākā daļa, kas ietver instinktus, sapņus, sajūtas, tad ir vidējā daļa, mūsu personība, un augstākā garīgums un mūsu misija. Tātad dvēsele ir viss, kas mēs esam, un līdz ar to nevajadzētu būt šķēršļiem sadzirdēt visas atbildes, jo tā runā visos līmeņos. Gan caur fiziskām izpausmēm, gan zīmēm, gan intuīciju, gan prātu. Bet problēma rodas, ja mēs dzīvojam atkarībā no citu cilvēku uzskatiem, no trendiem, veicam savas izvēles balstoties uz ģimenes prasībām un kaut kādiem sabiedrības algoritmiem, kas nav mūsu dvēsele. Un, lai sadzirdētu iekšējo balsi, ir 3 soļi. Uzmanība, tātad uz ko mēs vēršam savu fokusi, vai tā ir ārpasaule, ziņas, negācijas, vai arī fokus uz sevi, uz saviem mērķiem. Otrais ir iekšējais stāvoklis, ir regulāri jāstrādā pie sevis sakārtošanas, domu attīrīšanas, noskaņošanās uz pozitīvo. Un trešais ir izvēle. Izvēlēties to, ko dvēsele jums saka, nevis vadīties pēc sabiedrībā pieņemtā. Un, ja jūs neko nedarat no tā, ko jums dvēsele saka, tad dvēseles balss apklust. Cilvēks vairs nesaņem palīdzību no iekšējā spēka, no intuīcijas. Un šīs 3 pozīcijas, tātad uzmanība, iekšējais stāvoklis un izvēles rada notikumus mūsu dzīvē. Jo realitāte jau nav vienkārši kaut kas nokrīt mums uz galvas un tur neko nevar padarīt. Mēs to paši radam sadarbībā ar augstākajiem spēkiem, kas palīdz cilvēkam viņa dzīves ceļā, atverot kaut kādas durvis, palīdzot caur apstākļu sakritību vai veiksmi, nonākt tur, kur jābūt, vai tieši pasargā un palīdz nenonākt kaut kur. Bet, lai tas notiktu, ir jābūt atvērtam šīm enerģijām. Un, kas tad var palīdzēt beigās sadzirdēt un būt kontaktā ar savu iekšējo es? Tas ir jebkura veida darbs ar sevi. Klusums, meditācija, enerģētiskās tīrīšanas, access bars, elpošana, detoks no sabiedrības. Veidu ir tik daudz, un katram ir jāatrod savs. Manā mājaslapā, kas ir profila linkā, var bez maksas pamēģināt meditāciju prakses. Tas neaizņem daudz laika ikdienā, bet ir absolūta nepieciešamība, manuprāt, lai būtu kontaktā ar sevi un iegūtu iekšēju harmoniju. Dzīve paliek daudz vieglāka, kad mēs saņemam palīdzību no savas garīgās puses. Mans novēlējums katram ir veikt kaut vai mazus solīšus pretī sev, pretī savas iekšējās pasaules sakārtošanas. Jo, ja tu noskatījies tik tālu, tad tev 100% ir potenciāls dzīvot saskaņā ar sevi. Un tātad mans instruments, ko es piedāvāju, ir tāro konsultācijas un meditācijas. Ja gribi pamēģināt, droši raksti man privāti vai ej uz manu mājaslapu, kur ir visa informācija.